Šodien parunāsim par to, kādus apavus piemeklēt konkrētam uzvalkam. Šeit redzat divus klasiskus uzvalkus, zilu un melnu. Ja jūs uzmanīgāk paskatīsieties, redzēsiet, ka tas nav vienkārši melns krāsas uzvalks, bet tas ir smokings. Un divi neformālāki, vai teiksim, varētu saukt itāļu stilu uzvalki. Redzam arī pēc auduma, redzam, ka tie ir gaiši, ja? Itāļu stilā. Runājot par šo tumšu zilo uzvalku, vislabāk viņiem piestāvētu šie apavi, kas saucās one cut, kurpe, kas izgatavota no viena ādas gabala, nevienas šuvas no virsū. Viņiem ļoti ekskluzīva apavi, ja? Melni. Ļoti labi piestāvētu arī loferi, melni klāt. Un šeit ir variants vēl loferi zili, bet kombinēt divas zilas krāsas kopā nebūtu labi, jo nepārāk labi izstāsta, ka ir krāsas starpības starp apaviem un uzvalku. Pie zilā vislabāk piestāvētu, ja mēs gribam ne melnus, tad lūk šādus tumši brūnus apavus. Ja? To visu sakombinēt skaisti ar tādas pašas krāsas siksnu un būs brīnišķīgs ansambls. Runājot par smokingu, protams, numur viens apavi ir šie one cut saucamie, kur kurp ir izgatavota no vienas ādas gabala, nevienas šuvs no virsū. Ja? Otrs variants pie smokinga šādi te loferi būtu ar pušķīšiem, bet noteikti jābūt garām melnām zeķiem. Vienmēr jāatcerās, ka pie smokinga ir jābūt tikai melnas krāsas apaviem. Runājot par šiem diviem uzvalkiem, kas ir tādi neformālāki, te jau mēs varam brīvi izpausties, izvēloties apavus. Runājot par šo te pelēko uzvalku, ja gribat eleganti, ja, tad, protams, melni loferi, perfekti, ja, izstāst. Tāpatās arī zili loferi, kas iet kopā skaisti ar zilo svītru, un izstāst perfekti vienkārši. Ja. Tāpat arī pie šī pelēkā uzvalka būtu skaisti šīs konjaka krāsas loferi, tādi gaiši toņi, vasaras uzvalkam arī ļoti labi. Un noslēdzot ar šo kakao krāsas uzvalku, atkal šie te loferi ļoti eleganti, ļoti skaisti. Ja? Un mans favorīts ir šie te monki, ja? Klāt. Man šķiet vienkārši ideāli. Un vēl mums jāpievērš uzmanība pogām. Tas ir dabīgās raga pogas, kas ir tieši tādā pašie tonī kā apavi. Un vēl gribētu pievērst jūsu uzmanību apavu ielikņiem, kas ir no ciedras koka, kuri atrodoties apavā uzsūc mitrumu, kas viņā ir sakrājies, un arī nostiepja apavu, lai nebūtu krunciņas, lai maksimāli ilgi apavi kalpotu. Ierakstiet komentāros, kuri apavi jums šķiet vislabāk iet kopā ar uzvalkiem. Un tiekamies nākamos video.